Vai esi kādreiz domājis, kā atrast rakstus, sociālo mediju ierakstus vai mājaslapas, kas ir pazuduši no interneta? Iespējams, tu domā, ka ja kaut kas ir dzēsts, tas ir pazudis uz visiem laikiem. Bet es esmu šeit, lai jums parādītu, ka tā nav pilnīga taisnība. Kas ir Wayback Machine? Iedomājies laika mašīnu tikai internetā, kas ļauj atgriezties pagātnē, apskatīt, kā izskatījās mājaslapas pirms 2 mēnešiem vai 20 gadiem un atrast informāciju, kas varētu būt pazudusi vai tikusi dzēsta. Wayback Machine ir interneta arhīvs, kas satur milzīgu mājaslapu kolekciju. Kā tas darbojas? Ar Wayback Machine mēs varam izvēlēties datumu no pagātnes un aplūkot mājaslapas attēlus un saturus šajā konkrētajā datumā. To lietot ir pavisam vienkārši. Ieej vietnē, ievadi lodziņā mājaslapas adresi, kur vēlies apmeklēt, un spied pogu Enter. Uzreiz parādīsies kalendārs ar mēnešiem un gadiem, kurus var viegli navigēt un izvēlēties, kurā dienā un gadā vēlies apmeklēt izvēlēto mājaslapu. Bet kāpēc tas ir svarīgi? Šis interneta arhīvs var būt noderīgs, ja vēlies pētīt vēsturi vai izsekot mājaslapu izmaiņām. Piemēram, gribi zināt, kāda bija Microsoft mājaslapa 2004. gadā, vai redzēt, ko tavs mīļākais mākslinieks, kurš vairāk nav sociālajos tīklos, rakstīja 2018. gadā. Vai, piemēram, pārskatīt visus Donalda Trumpa ierakstus Twitter jeb X, arī tos, kas sen jau kā dzēsti? Ar Wayback Machine tu to vari redzēt.